Sievietēm brāļu draudzē bija gandrīz tikpat nozīmīga loma kā vīriešiem. Nevelti visos brāļu draudzes dokumentos mums līdzās brāļiem aizvien ir minētas arī māsas, un tas notiek burtiski vienā elpas vilcienā. Tāpat viņām bija tādi paši amati kā vīriešiem. Būtībā šī darbība notika paralēli, jo par vīru kārtām, tātad par zēniem, par jaunekļiem, par precētiem vīriešiem atbildīgie bija vīrieši, bet savukārt par meitenēm, meitu kārtas svētrunas, mums ir diezgan daudz tādu dokumentu, par jaunietēm un par precētām sievām bija atbildīgas sievietes. Un viņas lepojās ar to, ka viņām bija savi amati. Viņas pirmo reizi būtībā Latvijas vēsturē kļuva sabiedriski nozīmīgas, sabiedriski derīgas un varēja līdzvērtīgi darboties, pieņemot lēmumus, domājot par to, kā rīkoties, kā labāk organizēt lietas. Protams, ļoti svarīgs bija arī slimo kopējs. Tas gan bija vairāk tāds sieviešu piekritības darbs, jo tur viņām notika arī speciāla apmācība. Un nevelti Ēriha fon Rancau hronikā Jaunraunas Kača, Jaunraunas baba un Trīne min to, ka viņas ir cēlušās un lepni paziņo no Vidzemes firstu dzimtas. Diez vai bez brāļu draudzes viņas kādreiz būtu uzdrīkstējušās teikt šādus vārdus un tikt uzklausītas un tikt pat pierakstītas svarīgā hronikā, kur ir saglabājusies līdz pat mūsu dienām. Tāpat arī aristokrātu sievietes, vācu sievietes, jo bez Halartas kundzes, bez Delabarras kundzes no Kārķiem, tāpat arī bez diakona Barlaha sievas nav iedomājams brāļu draudzes darbs, bet tikpat arī bez Ruģēna Kačas, jo arī viņu dzīves stāsti ir saglabājušies un liecina par šo ļoti neierasto vienreizējo brāļu draudzes un Vidzemes vēsturi.